Labvakar, Rīga TV24 skatītāji, pulkstenis ir 9:30 vakarā, kas nozīmē ir laiks raidījumam Ziņu top 7, un apspriedīsim, protams, arī šīs dienas, trešdienas, 28. janvāra top 7 tematus. Daudz un dažādi temati, protams, jau par daudz aprunātajiem Ukrainas konfliktu, tāpat arī par neseno piketu šajā sakarā pie Krievijas vēstniecības, kur tika aizturēts TV3 operators, tāpat arī par latviešiem, kur dzīvo ārzemēs, un arī par Expo Milāno 2015 izstādi. Tāds neliels ieskats tātad par šiem tematiem, bet, protams, ka būs vēl arī citi, jo vietas mums ir 7. Un šīs te vietas mēs apspriedīsim ar 12. Saeimas deputātu Gunāru Kūtri. Labvakar! Labvakar! Kā pagājusi šī diena, visai tāds vēl enerģijas pilns izskatāties šovakar? Principā darba nedēļa vienmēr 3 dienas tādas kārtīgas stresiņš, un 4 dienas plenārsēde tur mazliet mierīgāk. Tad jau ir zināms, par ko un kā balsot, kāpēc tā. Tā kā viss tas darbs jau noritājās pirmajās 3 dienās un kārtīgs. Tad vai nav tā, ka tomēr ceturtdienās tajā saimā, tajā krēslā tā atguļās un tad tā pamierīgo? Tur ir politiska atbildība tikai par balsošanu, jo īstenībā tas, kas ir izdarīts komisijās, tas ir tas lielākais darbs. Jo tur ir runa par konkrētiem tekstiem, par ko mēs darīsim, kāpēc tā, kāpēc savādāk. Jo plenārsēdē jau ir balsošana, par dažiem likumprojektiem var izteikties par un pret. Tā kā tā bieži vien ir tāda politiskā izrādīšanās vairāk nekā reālais darbs. Sāksim noteikti sāksim ar raidījumu, sāksim ar 7. vietu un daudzās no vietām runāsim. Ko tad darīt, ko vajadzētu darīt un vai vispār vajadzētu darīt, un vēl daudz citus jautājumus uzdošu šī vakara viesim, bet tad sākam un top 7. vietā parunāsim par to, ka Ukrainas studenti ar emocionālu vēstījumu ir vērsušies pie Krievijas studentiem. Lūk, vairāk Ukrainas augstāko izglītības iestāžu studenti emocionāli uzrunā vērsušies pie studentiem Krievijā, un viņi atgādina, ka pirms gada Ukrainā tika gāzts korupcijas aizēnotais Viktora Janukoviča režīms. Un tā ir tautas revolūcija par savām tiesībām un brīvību. Jums nav jātic katram mūsu vārdam, mēs lūdzam tikai vienu – apšaubiet un pārbaudiet. Tāda ir daļa no vēstījuma, ko Ukrainas studenti aicina likt aiz auss Krievijas studentiem. Tiek meklēti daudz un dažādi veidi, kā risināt šobrīd šo te konfliktu. Atkal ir runas par iespējamām jaunajām sankcijām, kā varbūt šāds veids ir. Laikam tad jāmēģina tiešām kaut kādā un visādā veidā kaut kā to situāciju mainīt par labu. Es domāju, ka jebkurā tādā krīzes situācijā, vai es nezinu, kā vēl var nosaukt to savādāk karu konkrētā valstī, jebkurš līdzeklis, kas ir tiesisks, tas būtu labs, un es vienkārši apsveicu studentus, kuri ir sarosījušies un organizējušies ar konkrētu vēstījumu saviem vienaudžiem Krievijā. Principā katrā valstī students tā ir ļoti spēcīga armija. Es nedomāju militāra armija, bet tas ir inteliģents jauna armija, kas prot labi pārstāvēt sabiedrības viedokli. Un vienīgais šeit nāk papildus tā enerģija, kas ar gadiem varbūt cilvēkiem noplāka. Iespējams arī labi Ukrainas nākamā paudze augaņā valdībā arī pēc šāda vēstījuma. Bet par to vai ir pārliecība, ka atkal jaunas sankcijas tiks ieviestas, un ja tās tiks ieviestas, tad ir daudziem arī izteikumi pēc sankcijām un diplomātijas nākamais risinājums ir tikai un vienīgi karš, kas, protams, nav laba lieta. Vai un kādi risinājumi šobrīd ir iespējami? Es, protams, neesmu ārpolitikas speciālists, un arī visi speciālisti vēl pagājušā gada sākumā neko neprognozēja par kara iespējamību. Es ļoti ceru, ka šajās valstīs pie teikšanas ir saprātīgi domājošie cilvēki, un diez vai mūsdienās karu uzsākt būtu vēlams, atsevišķi civilizētā valstī, kāda ir Ukraina. Vai sankcijas papildus ir vajadzīgas? Ļoti izsvērti. Ļoti izsvērti. Ir jāskatās, kuras sankcijas sit pa tiem cilvēkiem, ja tiem uzņēmumiem, kuri ir, neteiksim, vainojami, bet no kuru lēmumiem daudz kas atkarīgs. Un jānodala no tām sankcijām, kuras pēc būtības aizskar ierindas cilvēkus, un ne tikai Krievijā, bet arī Latvijā, piemēram. Un jebkurā gadījumā es domāju, ka drīzāk tas Ukrainas studentu griešanās pie saviem vienaudžiem Krievijā, tas ir viena no tādām labām metodēm, kā uzrunāt savējos, kas saprot. Es domāju, ka katrā virzienā cilvēki varētu būt zinātnieki, varētu griezties pie zinātniekiem, kultūras darbinieki pie kultūras darbiniekiem.
un izrunāties, kāpēc tā ir. Un es arī esmu runājis ar saviem kolēģiem, bijušajiem kolēģiem, konstitucionālo tiesu tiesnešiem, un mēs esam panākuši vienošanos, ja pareizāk sakot, tādu savstarpēju sapratni, jā, ka karš nav pareizākais risinājums. Un noteikti, ka visām valstīm, tā skaitā arī Krievijai, vajadzētu nevis atbalstīt vienu pusi, bet maksimāli darīt to, lai apturētu tur kaut kādas cīņas. Katrā gadījumā sakosim līdz tam, vai tiks ieviestas sankcijas vai kādi citi mēri, par ko tad lems, kā varbūt turpināt tomēr izdarīt ietekmi uz Krieviju, jo pēdējā notikuma Mariupolē, protams, nav, maigi sakot, iepriecinoši tādu vārdu vispār var lietot. Top 6. vietā mēs runāsim par pīketu, kas norisinājās pie Krievijas vēstniecības, un tā sakarā arī par, protams, šo TV3 operatoru aizturēšanu. Valsts policijas priekšnieks Inns Ķuzs šodien paudis pārliecību, ka pašlaik nav nekāda pamata apšaubīt Latvijas policistu lojalitāti valstī. Viņš uzsvēra, ka nevar apšaubīt policistu lojalitāti, par ko varēja runāt pagājušajā gadsimta 90. gados, bet šobrīd tam nesot pamati, jo tikai 3% policijas darbinieki iepriekš strādājuši milicijā padomju laikos. Kas attiecas uz operatoru aizturēšanu, tad viņš sacīja, ka pat nepieļauj domu, ka pirmdien pie Krievijas vēstniecības TV3 operatoru aizturējušie policisti varētu būt saņēmuši šo operatoru ciet par naudu. Kas, jūsuprāt, ir lojāls cilvēks? Kā mēs varam novērtēt, cilvēks ir lojāls vai nav lojāls? Laikam mērvienība nav izdomāta vēl šim jautājumam, bet es domāju, ka cilvēka lojalitāte pret valsti vai pret kādu subjektu, objektu varētu vērtēt tikai no viņa praktiskās darbības, tā kā viņš runā un ko viņš dara. Arī runāšana nevienmēr liecina par lojalitāti, jo varbūt vārdos ļoti kaismīgs valsts patriots un īstenībā pa kluso veido kādu organizāciju, kas to visu mēģina sagraut. Bet jebkurā gadījumā es nedomāju, ka kāda varbūt policiste ļoti varbūt nepārdomāta rīcība, varbūt arī izprovocēta rīcība, es nezinu konkrēto situāciju. Bet jebkurā gadījumā to noteikti nedrīkst vērtēt kā cilvēka neusticību savai valstī. Un es gribētu teikt, ka arī 90. gados arī tā milicija, kas bija lielākoties bija uzticīga Latvijas valstī, jo viņi visi nostājās neatkarīgās, ne visi, bet lielākā daļa nostājās neatkarīgās Latvijas pusē. Dosimies uz priekšu jau ar topa 5. vietu, gan daudz mums ko pārunāt. Skatīsimies, protams, arī kā noslēgsies šī lieta par TV3 operatoru aizturēšanu, bet top 5. vietā runājam par to, ka janvāra sākumā strauji sarukuši uzņēmēju ienākumi no turisma. Pērnā gada decembra 2. pusē un šā gada janvāra sākumā strauji sarukuši uzņēmēju ienākumi no turisma jomas, un Saeimas Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas sēdē tā ir sacījis komisijas priekšsēdētājs Romāns Naudiņš. Tikmēr ekonomikas ministrijas uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta pārstāvis Jānis Volberts gan norāda, ka Latvijai pērnais gads turisma sfērā ir bijis ļoti veiksmīgs. Viņš norādīja, ka pēc Eiropas turisma komisijas datiem Latvija pērn ieņēma 2. vietu Eiropā pēc ārvalstu viesu skaita pieauguma 2. un 3. ceturksnī. Viens saka tā, otrs saka atkal citādāk, katram savas domas, savi dati iespējams. Kāda varbūt ir jūsu novērojumi? Ziemassvētkos, piemēram, staigājot pa Ziemassvētku tirdziņu un prasot tur cilvēkiem, viņiem šķiet, ka šogad turistu tomēr ir bijis mazāk. Jā, man, protams, nebūtu labi teikt vēl 3. viedokli. Man ir jātic 2 valsts amatpersonām, bet no tādas staigājot pa pilsētu, man liekas, ka tomēr ir mazāk šo turistu. Es varbūt nedomāju, ka mazāk turistu ir saistībā ar kuģiem, kas nāk no rietumvalstīm vai no pavisam tālām valstīm, bet man liekas, ka tas ir tieši to kaimiņu viesu skaits ir samazinājies. To mēs varam runāt, protams, kādu laiku jau atpakaļ par šo te pasākumu aiziešanu prom no Jūrmalas. Diezgan laikam lielu iespēju tas atstās tur turismu ziņā. Esmu runājis ar cilvēkiem, kas dzīvo Jūrmalā, un viņi saka tā, ka beidzot Jūrmalā varbūt būs normālāka dzīve un būs normālākas cenas. Bet, protams, ka Latvijas iestādēm, Latvijas izpildvarai arī un kultūru organizējošām iestādēm ir ļoti nopietni jādomā par to, kā Jūrmala piesātināt ar vasaras pasākumiem, lai tur būtu visu laiku cilvēki. Jo jāaiziet diezgan liela pasākuma, kur brauca cilvēki no ārvalstīm,
vai no Krievijas, teiksim. Un aizņem, tas ir gan viesnīcu pakalpojumi, gan, protams, sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi, kur cenas bija uzreiz uzliekušas. Es domāju, ka šeit ļoti nopietni jādomā, kā šo visu tukšo vietu aizpildīt. Un tas ir gan ienākumi no turisma, ar turismu saistītās jomas. Varbūt tā īsti, ko domājat par šo pašu lēmumu šiem pasākumiem aiziet prom, protams, ka tas ir saistīts ar to situāciju, kāda šobrīd ar Krieviju mums nav īpaši labas attiecības, un arī šie aizliegumi arī kultūras dažiem atsevišķiem pārstāvjiem iebraukt Latvijā, varbūt tas kaut kā tomēr ir saistīts. Es īstenībā nedomāju, ka tas ir ar atsevišķu mākslinieku, teiksim, neatļaušanu iebraukt Latvijā, ka tas drīzāk varbūt ir arī Krievijas valdības kluss solis. Es pieļauju domu, ka pie Krievijas režīma tāds varētu būt, ir smalkas norādes iziet ārā no Latvijas tirgus. Vienkārši atsaukt savus diezgan populārus raidījumus televīzijas. Un tas tāds ir zināms žests, ne tikai kultūras jomā, bet arī caur to politiskajā jomā, parādīt, kā mēs varam izrīkoties. Bet, protams, ka Latvijas pusē nevajadzētu noskumt vienīgi tiem, kas teica, ka mums vienalga vai jaunais vilnis vai kāds cits raidījums ir, piesaistiet lielas televīzijas, lai šeit darbotos un būtu liela pasākuma. Tas būtu ļoti labi. Diez vai Latvijas televīzija tik lielu skatītāju loku var piesaistīt. Nav jau tā, ka mēs paši nevarētu kaut ko izdomāt, un Jūrmalas kultūras dzīve būtu jāpiesātina vien ar dažādiem Krievijas pasākumiem. Bet top 4. vietā runājam par preses likumu un runājam par žurnālistu dzīvi, iespēju pēc iespējamiem grozījumiem. Šos iespējamos preses likuma grozījumus Tieslietu ministrija apstiprināšanai valdībai un Saeimai piedāvās tikai tādā redakcijā, kādu to būs apstiprinājuši žurnālisti. Ziņots, ka Tieslietu ministrijas vadītā darba grupa bez žurnālistu līdzdalības ir rosinājusi izmaiņas preses likumā, kas paredz, ka krimināla procesa materiālus līdz krimināla procesa pabeigšanai un galīgā nolēmuma stāšanās spēkā brīdim būtu aizliegts publicēt vispār, kur jau ir būtībā izskanējuši tādas domas, ka būtībā tas, ko mēs šobrīd zinām par Maksimu, pat vēl arī to būtu ļoti grūti iegūt, tas nebūtu zināms vēl par citām lietām. Tā vismaz ir izskanējusi. Varbūt sākumā par pašu grozījumu jūs domājat? Redziet, tas grozījums noteikti nebija domāts tādā kontekstā, kā, piedodiet, žurnālisti pasniedza. Es ļoti labi atceros 2000. gadu sākumu, kad krimināla procesa likumā projektā gribējām iestrādāt vienu normu, un žurnālisti ļoti asi nostājās. Arī šajā burtiskajā redakcijā es saprastu tā, ka nedrīkst publicēt krimināllietas materiālus. Tas ir ekspertīžu slēdzienus, atzinumus, nevarētu pratināšanas protokolus, kaut kādus lēmumus, kas ir krimināllietas materiāli un kas pat lietas dalībniekiem ne visiem tiek dots. Bet ja kāds kaut ko dabūjis vai pa kluso ir pārdevis, tad, protams, tas nav īpaši labi priekš izmeklēšanas, jo Latvijā tomēr izmeklēšana ir zināmā slēptā formā. Cits jautājums, ka žurnālistiem ir tiesības publicēt tos materiālus, ko viņi veikuši vai nu savā izmeklēšanā, vai sarunājoties ar cilvēkiem un publiskojot. Jā, tas nekur citās valstīs nav liekts arī, un arī Latvijā tas noteikti nav domāts ar šiem grozījumiem. Bet ja tā redakcija ir saprasta tādā veidā, ka nevarēs vispār neko runāt par kādu noziedzīgu nodarījumu, kas ir noticis, es noteikti nepiekrītu. Tāda nebija, tā likuma projekta jēga noteikti tāda nebija. Bet arī šie grozījumi, kāpēc vispār sākumā, jūsuprāt, netika pieaicināt vispār neviens cilvēks no pašu žurnālistu puses, pieņemot kaut ko tādu? Es domāju, ka likumprojekta autori un Tieslietu ministrijas kolēģus labi pazīst, ka viņi bija domājuši, ka tā redakcija noteikti ir tāda, kas jau šobrīd ir krimināla procesa likumā, ka krimināllietas materiāli publiski neizpaužam, kamēr procesa virzītājs kādam nav to atļāvis izpaust. Tā ir tā pati doma. Bet cita lieta, ka to saprat tā, ka vispār nedrīkstēs runāt ne par ko. Dažādas saprašanas. Jā, iespējams, ka tā redakcija nav bijusi tik veiksmīga un līdz ar to radās šis konflikts, bet noteikti ne tādā formā bija domāts. Iespējams, par skaļu viss šis ir, bet katrā gadījumā tam tiks sekots, protams, līdz grozījumiem preses likumā, par to gan jau vēl stāstīsim arī. Bet top 3. vietā runāsim par ārzemēs dzīvojošiem latviešiem. Ārpus Latvijas dzīvo aptuveni katrs 4. latvietis, tāpēc ir svarīgi saglabāt šo cilvēku saikni ar Latviju, latvisko identitāti un valodu, jo tādējādi būtiski palielinās atgriešanās iespēja un arī
veiksmīga bērnu iekļaušanās Latvijas skolu sistēmā un sabiedrībā kopumā. Tā deputāts Dombrava ir izteicies un zinām, ka jā, tiešām ir aizbraukuši daudz latviešu ārzemēs, strādā, mācās vai kā citādi tur atrodas. Kādi jūsuprāt, cik viņiem vispār ir liela interese par to, kas notiek šeit, Latvijā? Ziņu portāli ir pieejami, bet cik vai ir vēlme interesēties, vai ir vēlme tomēr strādāt, nopelnīt un dzīvot? Man liekas, ka te nav nekāds liels noslēpums, ka viena daļa ir aizbraukusi tikai tāpēc, ka šeit Latvijā viņi nevar nopelnīt tik lielu algu samaksu. Jo darba nevienmēr ir darbs, un ja arī ir darbs, tad tās algas nav tik lielas. Lielākā daļa aizbrauc uz turieni. Un tikai šī iemesla dēļ. Un otrs, protams, nenoliedzami apstākļus ir labklājība. Sociālā drošība cilvēkam, pabalsta bērniem, iespējas skolas un pārējie jautājumi. Ja šie divi jautājumi būtu Latvijā nokārtoti, tad arī daudzi aizbraucēji, kuri emocionāli jūtas saistīti ar Latviju un gribētu šeit savu ģimeni, savus vecākus kopā satikt un dzīvot, viņi noteikti atgrieztos. Bet goda vārds starp visiem tiem aizbraucējiem ir arī daudz tādu, kuriem, kā jauni ir cilvēki, viņiem ir pasaulē visa plašā pie kājām, viņi labprāt aizbrauktu, strādā, bauda dzīvi, apgūst jaunas iemaņas. Vai viņi atgriezīsies Latvijā? Viena daļa jā, viena daļa, protams, nē. Ko par šo programmu, kas ir par šiem te mēģinājums atgriezt atpakaļ, vairāk laikam sanāk šos te jauniešus no ārzemēm, proti valsts iestādēs par šiem 1000 eiro prakse. Ko par šādu lēmumu domājat? Es šo ziņu uztveru ar divējādu attieksmi. No vienas puses, es saprotu, ka tas būtu labu, gudru jauniešu, kas apguvuši izglītību ārzemēs, piesaista Latvijai, jo vietējā alga viņu neapmierina. Viņš nenākt uz mazo vietējo algu. No otras puses, es jutos mazliet aizkaitināts par to, kā valsts izturās pret mūsu pašu labajiem, gudrajiem jauniešiem. Jā, ja vietējiem jauneklim vai jaunietei pēc augstskolas beigšanas ir jāiet strādāt par 300, 400 vai 500 eiro, bet viens, kas ir apguvis izglītību ārzemēs, atbrauc un viņam piedāvā 1000. Kāpēc tāda netaisnīga attieksme? Vai ārzemēs ir labākais? Piemēram, jurisprudencē es noteikti zinu, ka, ja viņš ir apguvis juridisko izglītību ārzemēs, viņam Latvijā būtu ļoti grūti strādāt. Viņš Latvijas likumus nezina. Viņš varētu strādāt tajā jomā, kas saistās ar pārrobežām, ar Eiropas Savienību. Jā, tur problēma nav. Bet, lai risinātu Latvijā civiltiesiskos strīdus vai krimināltiesības, viņam jāapgūst Latvijas likumi. Un tas viņam nemaksātu vairāk kā mūsējiem, pat mazāk. Skatīsimies, kā ar šo te plānu, cik izdosies tad jauniešus atgriezt un kā arī noritēs viņu darba gaita šeit Latvijā pēc izglītības iegūšanas ārzemēs. Redzēsim, cik viņi droši vien varēs saprast, cik tā ir bijusi noderīga. Bet top 2. vietā parunāsim par Expo Milano 2015 noderīgumu, tātad, cik tas būtu liederīgi, un par, protams, šo te lēmumu tomēr nepiedalīties izstādē. Saistībā ar šo vakar pieņemto lēmumu Latvijai nepiedalīties Expo Milano 2015 izstādē Itālijā, Milānā valstī būs jārēķinās arī ar izmaksām teritorijas sakārtošanai un nepieciešamību samaksāt komandīt sabiedrībai par jau padarītajiem darbiem. Izmaksas ap 200 000 eiro. Un, protams, arī, tad, ja nepiedalāmies, tad paliek pāri kaut kāda nauda, ko tad ekonomikas ministrija saka, varēsim tagad kaut kur tādām vajadzīgām lietām, protams, atstāt ietaupīt. Sākumā par to, ko domājat par pašu lēmumu nepiedalīties un sasaistot to ar to, cik Expo šādas izstādes ir liederīgas vai nebūtu kāds varbūt cits veids, tomēr, kas padarītu Latviju populārāku? Šajā jautājumā man noteikti būs jāpauž sabiedriski, publiski dzirdētās informācijas atbalsts, jo es pats neesmu tāds vērtētājs, bet man liekas, ka, ja Latvija iegulda šajās izstādēs ļoti lielas naudas summas, tad tam ir tiešām jābūt tādai odziņai, lai uz to paviljonu plūstu cilvēki, un tas radītu Latvijas vārdu atpazīstamu ļoti tik daudz, ka uzreiz nākamajā dienā jau visi skrien uz Latviju un skatās, kur tā brīnuma zeme ir. Ja tajā ir vienkārši tāda neliela izstāde, tad tas neko nedod. Es nezinu konkrēto projektu, kas tur bija plānots, bet jebkurā gadījumā varbūt, ka mūsdienās uz eksotiskām zemēm tālumā būtu jāliek Latvijas atpazīstamība, bet laikam Eiropas valstīs Latvija jau pazīst. Ja mēs tur kaut ko skaistu pasniegtu un tas radītu tādu aicinājumu, tad varbūt, bet
grūti Nu, kad jau ka Eiropas Savienībā, protams, mūs, lai nu nevar teikt, ka daudz pazīst, bet noteikti zina vairāk nekā kaut kur citur. Bet ko var būt par to, ka kur tad šo naudu būtu liederīgi likt? Protams, ka mums ir problēmas visās nozarēs, bet kur ekonomikas ministrija to varētu? Kā jums šķiet? Wow. Neuzreiz saprast, kam tad pirmā. Lai nebūtu sāpīgi, dot medicīnā, lai cilvēki, tie, kas gaida rindā uz kaut kādām operācijām, lai ātrāk noņemtu viņiem sāpes un būtu kārtībā. Tie cilvēki atgrieztos darbā un viņi pelnītu naudu un ienestu nākamos ienākumus. Kāpēc neskatīsimies, kur tad nauda tiks iztērēta, varbūt arī tieši veselības nozarē. Bet mēs esam pietuvojušies jau raidījuma noslēgumam. Topa pirmā vieta, parunāsim par to, ka Krievijas valdība publisko pretkrīzes plānu. Tātad, jā, top pirmajā vietā šis temats. Plāns publiskots, lai kompensētu $200 miljārdu dolāru zaudējumus 2014. gadā, kas radušies gan zemo naftas cenu, gan rietumvalstu sankciju Krievijas iebrukuma Ukrainā dēļ. Tātad plāns, kas trešdien publicēts Krievijas valdības mājaslapā, paredz 10% samazinājumu lielākajā daļā budžeta izdevumu kategoriju, bet vienlaikus tiks palielināt izdevumu sociālajām atbalstam, kas bija Krievijas prezidenta Vladimira Putina prezidenta vēlēšanu kampaņas 2012. gadā plānotais stūrakmens. Būtībā par šo cēloni, kāpēc tad šāda krīze vispār radusies, vai Krievija sev pati nerok to bedri aizvien lielāku un lielāku? Dīvainā situācija ir par to, ka mēs visu laiku ar kaut kādām krīzēm cīnāmies. Arī Latvijā tāpat tās ir. Viena krīze ir beigusies. Nē, mums tagad ļoti jācīnās par kaut ko atkal uz priekšu, ar mokām dzīvojam dzīvi. Krievija saprot šo krīzi, tāpēc, ka tā ir saistīta, protams, gan ar sankciju ieviešanu, gan arī ar naftas cenu kritumu. Un Krievijas vadība cerēja, ka decembra sākumā, kad bija lielais valūtas kursa kritums, Krievijas rubļa kritums, kad viņi teica, ka tā bija melnā otrdiena, cerams, ka vairāk tā nebūs, bet diemžēl neapstiprinājās. Es domāju, ka tie pretkrīzes pasākumi, protams, valstī ir pienākums kaut kā sabiedrību nomierināt. Tur, kur ir samazināts publiskajā sektorā finansējums, tas diezgan sāpīgi sitīs pat darbiniekiem, cilvēkiem, kas saņem valsts finansēto algu visticamāk vai kādiem iepirkumiem. Bet populistiski un politiski priekš Putina, protams, ir labāk tas, ka viņš sociālajā jomā ir gatavs kaut kādu finansējumu dot. Vai Krievijai šāds finansējums liekais ir? Es nezinu. Iespējams, ka plānojuši viņi ir. Bet šeit, protams, savijas kopā ļoti lielas, kā to teikt, Krievijā ir gudri speciālisti, kas sagatavo publiskās runas un šādus ne tikai ekonomiskos plānus, bet arī kā to pasniegt tautai. Un es domāju, ka arī Putinam, tāpat kā citām lielvalstīm, ir labs personāls, kas sagatavo, kā aizkustināt vienus un kā uzmundrināt savējos tautiešus. Viņiem ir problēma Krievijā attiecības, lai iedzīvotāji nesāktu rūkt un neapmierināti būt. Un beigās saprastu, ka Krievijas ciešanas vai krīze nav tikai palīdzība Ukraiņu tautai, bet ka tas ir iespējams Krievijas ārpolitikas jautājums, nepareizi īstenotais. Tad šeit varētu būt, ka tas ir mēģinājums nomierināt savu tautu. Jau raidījuma sākumā runājām par šiem Ukrainas jauniešiem, kas vērsās pie Krievijas jauniešiem. Kam būtu jānotiek, lai Krievijā mainītu to augšgalu vadību? Proti, ir dzirdēts, ka pašai tautai tomēr būtu jābūt aktīvākai, jo arī tās demonstrācijas, kas ir pret kādām Putinam nelojālo cilvēku represijām vai pašu Putina kādiem viedokļiem, tur tomēr cilvēki daudz nemaz tik ļoti nepulcējās. Proti, pašai tautai vai būtībā, tautai būtu jābūt noteicējai savā valstī, līdz ar to vai varam gaidīt, kad vairāk cilvēki tomēr būs droši paust savu viedokli Krievijā? Es gribētu jums teikt tā, ka paskatieties Latvijā iedzīvotājus. Kā Latvijas iedzīvotājiem, kas dzīvo tālāk pie austrumu robežas, kas viņiem skalo smadzenes un skaidro, cik laba ir Krievijas politika? Šie cilvēki, dzīvojot Latvijā, viņi atbalsta iespējams Putina politiku. Tie cilvēki, kas dzīvo lielās Krievijas plašumos, viņi dzird tikai to, ko viņiem sabiedriskie mēdīji sniedz. Tas nozīmē, ka Krievijā īsteno kaut ko par labu pasaules lāpītājs. Tajā pašā laikā ir jāatceras arī tas, ka tradicionāli Krievijai un iespējams daudzām valstīm gribas vienu stingro roku pie vadīšanas, lai ir kārtība.
Krievija tradicionāli laikam ir demokrātija nav nodrošinājusi. Pareizāk sakot, īstenībā nav arī darbojusies. Vienmēr bijis vai nu partijas diktatūra, vai Staļina režīms, vai cara roka. Stingrais režīms ir vajadzīgs. Un līdz ar to cilvēku varbūt atbalsta. Un caur to, kā tiek pasniegts masu mēdījos, iespējams, ka tas ietekmē cilvēku prātu. Teikšu paldies par šo viedokli un pārējiem 6 viedokļiem šajā vakarā. Runāja ar Gunāru Kūti, 12. Saeimas deputātu. Protams, pie mediju telpas jāpiestrādā arī šeit pat Latvijā, lai tad mums tā informācijas plūsma ir, protams, dažāda, bet lai arī mums tā galva netiek tomēr skalota ar dažādām lietām. Bet mēs no jums šovakar atvadamies vēl 2 dienas šajā nedēļā un arī rīt un parīt, protams, raidījums Ziņu top 7. Šovakar gan saku paldies, ka skatījāties un visu labu!